Tātad vēlreiz šalom un turpinām par šīs, Dievu namu, pārnēsājumā Dievu namu celtniecību. Miškan, kā ir, tie varētu tieši sakot Šaulu vārdiem, kad tas kungs, mājos mūsos, tas kungs, kā ir rakstīts, viņos staigāt, mūsos staigāt. Un pie Toras stundas mēs atgriežamies, kā šobrīd šeit ir šī ilustrācija, šī ir liecības telts, kā viņu var tulkot, liecības telts, sajiešanas telts, vēl sapulcēšanās telts, atklāsums telts, dažādi tiek viņi tulkot, bet šeit ir tāda, mēs tu pat kā apspriedām, paskatījāmies uz šo tātad fotogrāfiju vai zīmējumu, kad šis ir kā šķērsgriezumā šie pārklāji. Un pavisam ir šie 1, 2, 3, 4, šī teltī ir 4 pārklāji. Tas ir kā šķērsgriezumā būtu. Nav, ja viņi būtu tā kā tagad tāda kopija uzbūvēta, uztaisīt, tad nevarētu redzēt tos apakšējos. Tā es to saprotu, bet šis ir kā ilustratīvs, un to, kas to ir vai tādu maketiņu uztaisījis mazu, vai kādu lielāku, vai tikai zīmējums, par to man nav zināšanas, bet tas ir tāds mazlietiņ tāds priekšstats no mums, lai mēs ieraudzītu, kā tad īsti tas ir. Ko katrs šis pārklājs nozīmētu pie mums, ir tur par to atkal ir ko padomāt. Jo nevienmēr to tā var, es spēju tā saprast. Un tātad šeit viena tāda Mašjah liecinieku, ar vienu Mašjah liecinieka palīdzību arī apskatīsim to. Bet ne tikai ar viņu vienu, bet arī no ebreju komentāriem. Un šajā nodaļā 3. un 4. reizi stāstīts par miškanu celtniecību. Pirmo reizi nodaļā trumā, tas ir 2. reizi nodaļā kitisa, un 3. ir tātad šeit, vajag atkal 35, 10 līdz 20. Tas ir pirms telts izgatavošanas, un 4. reizi pēc tās izgatavošanas 36, 8 līdz 38, 20, un 5. reizi nodaļā Kudei, kad viss telts daļas tika atnests pie Mošē. Tas jau būs nākošajā Toras stundā. Bet šodien aplūkosim šos liecības telts pārklājus. Bija 4 pārklāji, tātad. Pirmais no daudzkraisainas dzijas un smalku linu. Tātad, šeit arī vēlreiz var parādīt to. Daudzkraisainas dzijas un smalku linu un sastāvēja no 10 atsevišķām joslām. Tātad 1 josla, 2 joslas. Te to var tā ilustrācijā arī var tā redzēt. Katra 28 olektis gara un 4 olektis platas. Sešūts pa 5 joslām kopā 2 pārklājos. Rakstīts, ka savienots, ka sašūts, tas ir no komentāriem, Ba, mah, beret, tas ir savienojumā, viņš savienots. Kādā veidā viņš savienots, tas ar tādiem, kā sasiets. Es
pat pie tā nepaieliksim šodien. Divi izveidojušies pārklāji tiks savienot kopā ar 50 zelta āķu palīdzību. Visu pārklāju garums bija 28 olekts un platums 20 olekts. Patiesībā tieši šis pirmais pārklājs arī saucās Miškan. Tā tas nosaukts ir 36.13 pantā. Un vēl par pārklājiem, ja, tad 36.13. Nu, nolasīšu to rakstu vietu, kas tur ir. Un viņš izgatavoja 50 zelta āķīšus un savienoja to vienu pārklāju ar vienu ar āķīšiem un kļuva Miškan viens. Tātad un kļuva viņš 36.13. pants. Ehad. Šeit ir ehad, tas nav kā teiksim, vienots arī. Viens vesels, ja tur iekavās vēl citi tulkotāji pieliek klāt, ka vesels, viens vesels. Tas ir par šo par šiem paklājiem, ja, pārklājiem. Šeit tajā zīmējumā, nezinu, kā viņš ir, kādā veidā viņi tika savienoti, tas tā, varbūt nevar uzreiz tā izprast, kurā vietā tie ir savienojumi. Bet, tas varbūt nebūtu tik svarīgi. Otrs pārklājs jau tika izgatavots no mitruma necaurlaitīgas kazas vilnas. Trešais pārklājs no sarkani krāsotām almu ādām, tas acīm redzot pārklāja, ja tikai liecības telts saiešanas virsmu. Tāpat kā ceturtā sega, var teikt, pārklājs, kas sastāvēja no dzīvnieka tahaš ādām. Tātad detalizētāk aplūkosim tahašu. To mēs, esam par to arī liecinājuši, ka tāda bija tikai šis tāds dzīvnieks tikai tai laikā, tā gudrie saka. Citi saka dažādāk, bet tas nav svarīgi arī, nebūtu tik svarīgi. Bet tagad šobrīd, kaut gan Torā nekas nav nesvarīgs, bet šobrīd runāsim par šo savienošanu, ja? Savienošanu. Un vispirms vēl gribu, šeit nav vēl iepriekšējās Toras nodaļās 26.3, kur ir rakstīts tas nodaļā trumā. Šiem 5 pārklājiem, ja, tad viņš ir kā strēmelis, ja, kā strēmelis, ja tā varētu sacīt, ja. Tātad es ar 5 pārklājiem jābūt savienotiem kopā, citam ar citu. Tad mums arī vēl vairāk varbūt būtu jālasa, bet es ceru, ka jūs lasat un arī varat
vēl arī izlasīt. Bet šie 5 pārklāji, viņi vispirms jau ir savienot kopā cits ar citu. Un otriem 5 pārklājiem jābūt savienotam citu ar citu. Un 5 pārklāji tiks savienoti. Šeit ir oriģinālā rakstīts sieviete pie viņas māsas, un 5 pārklāji savienot sievieti pie viņas māsas. Sieviete pie viņas māsas katrs paklājas. Un kā arī šis pats Kartieļi komentē, katrs pārklājs tiek salīdzinās ar sievieti, bet visi pārklāji ir māsas. Tas mums māca, ka sievietes visesošā draudzē ir māsas, un viņām ir ļoti cieši jāturas kopā, tā, lai tās nebūtu atdalāmas viena no otras. Šāda vienotība ir viens no priekšnoteikumiem, lai kopiena varētu būt visesošā mājvieta. Kur nav vienotības, tur nevar būt visesošā mājvieta. Kad sievietes sanāk kopā un apvieno savus sirds, tad kļūst par ļoti svarīgu visvarenā Dieva mājokļa sastāvdaļu. Lai visesošais attālina no mums visu, kas mums traucē būt pilnīgā vienotībā. Lai viņa slava varētu izpausties mūsu vidū caur mums un mūsos. Vēl par šo savienošanu. Savienot ir vārds havrot ivritā. Izlasīt tā, kā pielikts ir hovrot, pielikts izrunzījas, bet ja lasu bez tādu skaidrojumu, tad izlasu havrāt no vārda haver, biedrs, tuvs, intīms draugs, kompanjons. Tas jau tur būtu tātad savienots kopā, ja, kā māsas, kā sieviete pie viņas māsas. Visu augstam mēs visi esam kā sievas, ja. Šeit ir tāda, kas tur bija tajā 26. pantā, ir kā mēs Išā el ahotā, Išā. Išā ir jau, sieva. Sieva, sieviete. Savienots. Viss ir jābūt šīm savienošanām. Tagad pār citiem savienojumiem. Kad ir šī 5 savienoti, ja? 5, tad izveidojas šie 2 paklāji, ja? 2 pārklāji. Un tos tagad savieno ar šiem 50 zelta āķīšiem, ja? Kas ir tātad 13. 36. nodaļa, 13. pants. Un vēl 18. pantu, lai apskatīsim tuvāk. Un viņš taisīja 50 vāra āķīšus, lai savienot telti, lai tā būtu viens vesels. Šeit ir pārklāja vien ar otru, bet pagaidām, kas tad iznāk šie zelta, šie vāra āķīši. Kur tad tos lika, ja? 36 mazlietiņi, neesmu pasties, es skatījos tik to Kartieļi skaidrojumu, jo viņš tālāk tātad viņš taisīja telts pārklāja no kazu vilnas auduma par mājokli. No 11 pārklāja viņš to taisīja. Viens telts pārklāja garums 30 oletis. Tas jau ir par otro pārklāju. Tātad, bet pirmais ir, kur tiek savienoti šie krāsainais. Tātad
šis krāsainais. Tā es saprotu. Vēl tur varbūt var vēl papildināt, bet varbūt tas nebūs šobrīd pie šīs tēmas tik svarīgi. Tātad, kā viņš ir zem šādi jautājumi, šis rabīns, šo raksta. Vai esamības, vai esošā, praktiski tā, esošā namā pastāv vienotība. Viņš sauc par suši. Существует ли единство в доме сущего? Becaleel un viņa ļaudis savienoja pārklājas vien ar otru, izveidojot vienu veselu. Lai aprakstītu šo vienotību, Irvitā tiek lietots vārds ehad. Vārds ehad nozīmē vienots. Manas lietotajā tulkojuma versijā šis vārds tulkot kā viens. Kā es lietoju, ja, tātad ehad. Un arī, kad mēs sakam Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tas kungs ir vienīgais, Dievs, viņš ir viens, jā. Nu, redz, ka es nemaz kodīgi iztulkot nemāku. Kad nelasa vairs šo apliecinājumu, nelasa vairs, nerunā latviski. Ja katrs pārklājs simbolizē visesošā kopienas locekļus, tad Becalēla darbs simbolizē šo uzdevumu. Apvienot viņam piederošos, lai izveidotos svētnīcu, vienot mājvietu esošajam. Viena no lietām, tas ir, ko viņš lūdz par saviem mācekļiem, lai tie būtu savienoti vienotībā. Kā rakstīts Johanam 17, 11, 12 un 20 līdz 23. Tos mēs nolasīsim arī, ja? Johanans, šeit jau sāk tas 17, 11. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Šeit man tāda jocīga, uzreiz tāds pārdomas radās. Vispirms par to komentēšu par šiem vārdiem. Kā jūs domājat, ko tas ir? Viņš taču ir vēl pasaulē. Viņš ir vēl pasaulē, viņš ir. Bet viņš lūkšanās ir, es vairs neesmu pasaulē. Viņš taču it kā nebūtu uz zemes vairs. Kā to var saprast? Vai tas ir tāds augsts atklāsmes līmenis, piemēram, kā Biljāmam, kā viņš sacīja, šeit nav labots tulkojums, ja? Bemidbar 24, 3 līdz 4. Tas ir Biljām Beor dēla pravietojums, tā vīra, kam acis tikuši atvērts. Tā saka tas, kas uzklausījis Dievu vārdus, kam visaugstā atklāsme ir kļuvusi zinām, kas kritis ceļos un kam acis tikuši atvērts. Tātad tāds ir augsts atklāsmes līmenis, jā. Apustuļu darbos vēl ir rakstīts, varbūt tā kā Stefanam, un lūgt, es redzu, debesis atvērts un cilvēku dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Nu, ja jums ir kaut kāda versija, tad arī sakiet vai pierakstiet klāt šajos komentāros, komentējot šo runu, ko es šeit saku. Tātad pārējām atpakaļ pie. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais tēvs, uztur to savā personu vārdā, ko tu man esi devis. Lai viņi ir viens, jeģino, vai viens, vai šeit būtu, ka krievu valodā, jeģino. Nevis aģin, bet jeģino, tas ir vienoti. Itin kā mēs tavi būtu tuvāk. Kamēr es biju pie viņiem, es tur uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis.
un pasargāja tos, ka neviens nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai raksts piepildītos. Šeit atkal tavā vārdā, tieši tavā personu vārdā, bet šim ja no sākuma, kā es saku, neesmu vairs pasaulē, ja viņš kā nav vairs šī pasaulē, ja viņš ir pacelts tādā garīgā pakāpē, ka vairs nejūtas kā pasaulē, bet jau ir pie tēva, tad viņš var teikt, tad varētu arī sacīt tā, ka to vārdu, savu vārdu tu esi devis man. Šo vārdu jod hei vav hei, kā kādreiz ir, kā Šauls sacīja, ik viens, kas piesauks tā kungu vārdu, tiks glābts. Kādu vārdu te piesaukšu? Es esmu prasījis kristiešiem. Kādu vārdu tad piesaukšu? Ko saukšu? Jēzu, Isusu, Jesus vai tā tālāk. Jā, viņiem bija piesauks Jēzu, jā, piesauks Jēzu. Nu, nav rakstos tā. Jo Šauls jau runā no rakstiem. Ik viens, kas piesauks tā kungu vārdu, jod hei vav hei, tas tiek glābts. Un Ješua mūžībā ir tāds pat personu vārds kā visaugstajam. Tēvs viņam to ir devis, ja. Nu, tad 20. līdz 23. Bet ne par viņiem vienu es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai viss ir viens, it kā tu tēvs manī un es tevī. Lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Nu, tātad vienoti. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi man sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Nu, es skatījos arī tādas painteresēju pie kristiešu komentāriem, ko kristieši komentē tieši par šiem pantiem. Nu, kāds tur komentēja, šeit ir ļoti labi izpauž šī trīsvienība, kā ir aprakstīta. Nu, paldies. Trīsvienība. Jā. Jā. Kādam tos izsaka trīsvienība, bet ko ehad? Adonai Eloheinu, Adonai ehad, tas kungs ir viens. Vienīgs. Un kā ir šīs, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi pasaulē arī no tulkojumiem. Delits tulko uz ivritu. Ani eineni od ba olam. Tātad pasaulē, šis būtu tā, pasaulē. Hem ba olam, bet hem, tātad viņi ir pasaulē, ja? Un vēl viens tulkojums, tas lai nepateikšu no kurienes. Lo agur od ba arec. Agur. Šeit jau ir jau dziļāk doma. Agur. Es vairs nedzīvoju ar gers kā svešinieks. Agur. Es vairs lo agur nedzīvoju. Vairs erec uz zemes, erec uz zemes vai šī valstī. Behem garim, bet viņi dzīvo erec, bet viņi dzīvo. Nu, šis te ir, teiksim, tieši labi šis vārds ger,
gēra kā svešinieks dzīvo. Nu, un turpina ar šiem komentāriem. Tāpat kā Ješo ir vienots ar debesu tēvu, jūtās un redzējumā, tā arī viņš vēlas, lai viņa mācekļi būtu vienoti. Šī vienotība tiek panākta tad, kad esošā dotā slava Ješo tiek nodota mūsu dzīvēs. Jo piepildītāk mēs būsim ar Mašjaha garu un raksturu, jo lielāku vienotību mēs piedzīvosim. Bet tas, kas meklē pats savu labumu, nespēs pārdzīvot tādu veidu vienotību ar saviem brāļiem. Vēstulē Efeziešiem ir 1-4. nodaļa, 1-6 ir sacīts. Tad nu važās slēgt savu kungu dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa mūsu aicinājuma cieņa. Visā pazinībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panestam mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viena pagrēma, es teiktu, Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Tātad pār visiem ir ar visiem un iekš visiem. Tad ir tās Dievs mūsos, vai ir visesošais, tas kungs, Dievs mūsos. Cik daudz viņš ir, cik liela tā telpa ir, kurā mēs atļaujam viņam dzīvot sevī un kur šī pirmā daļā, ko sacīja par šo muļķa sirdi. Cik daudz vietas aizņem vēl šī mana muļķā sirds, kuru es mīlu. Lai esošais dod mums žēlastību, būt spējīgiem pieņemt viņa slavu un saglabāt gara vienotību, lai kļūtu par ehādi. Tas būtu arī šodien viss, ja kāds papildinājumi vai jautājumi, redziet, ir ar kāds tādā veidā, kad sagatavoja vēl radās arī vēl daži jautājumi. Šie pārklāji, tātad, kā bija 26. nodaļā, 3. ir savienot savā starpā, un pēc tam izveidojas 2, un tad tos 2 savieno atkal kopā. Un šie visi 4 pārklāji, kas pārklāja telti, bet ko tas katrs no šiem pārklājiem vēl simbolizē, arī tas būtu tā. Interesanti aplūkot, vai tas mums ir svarīgi, vai nav svarīgi. Kā Ījova grāmatā jau bija sacīts par to, par šo ādu, tu man esi ādā ietērpš, bet tu esi tā momentā varēšu to atrast. Es neatceros laikam šo. Nē, es to tā neatceros to adresi. Tātad šodien līdz ar to beigsim. 10. nodaļa. Ko? 10. nodaļa. 11. pants. 10, 11, jā. Ījova, kur 10?
Jā, ar ādu un miesu tu mani esi apģērbis, un ar kauliem un dzīslām tu mani viscauri esi izstiegrojis. Dzīvību un žēlastību tu man esi devis, un tava aizgādība ir pasargājis manu garu un dzīvības dvašu. Bet šeit ir šis, ko tad ir apģērbis, mani apģērbis ar ādu un miesu? Nu, ko tad ir apģērbis ar ādu un miesu? Nu, mums taču ir ādu, ja, nu varētu teikt, tā āda ir uz miesas, ja, bet tā jau ir šī Dieva dāvātā dvēsele, kura ir apģērbta. Tā ir tā galvenā. Ne. Nu, es to tādā veidā saprotu, un kādreiz arī Samuels par to rādīja, stāstīja, ja? Un šeit arī uz šo telti skatoties ar ādu, ar dažādām, tur šeit jau ir dažādas tās, nu tā kā šo ādu, tā ir pa virs, šeit būtu tā pēdējā. Bet, nu, par to vai ir ko padomāt vēl, ja? Un kad apstājās, kad šķirs apstājās, ja? Tad Mošē sacīja, atgriezies tas kungs pie Izraela 10 000. Amen. Un šie Ārona vai Kohēna svētības vārdi, ja? Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Tas kungs, lai dod jūs mieru un visiem jūs mīļiem. Amen.